Arī es jūs sveicu visus 3. adventā. Un ir prieks būt kopā ar jums šajā svētku noskaņu laikā, sagaidot pašu lielāko, jaudīgāko dzimšanas dienu, kādu pasaules svin. Tā ir Kristus kunga, mūsu glābēja dzimšanas diena. Un mēs 3 svētdienas, kā jau Māris minēja, mēs runājam par dažādiem cilvēku stāstiem, un šīs 3 adventas sveces mums par to arī atgādina. 3 dažādi cilvēki, kas nes gaismu šai pasaulei, un šī gaisma nav viņu stāsts, gaisma nav viņu pieredze vai tas, ko viņi māca, bet tā ir gaisma, kas nāk no Dieva. Un šajā reizē mēs domāsim par šo 3. stāstu, tas ir Jāzeps, kuram noteikti ļoti liela nozīmīga loma visā šajā. Bet pirms to darām, es vēlos, ka mēs varam nolasīt arī šo stāstu, ko apraksta evaņģēlists Matejs, tātad Mateja evaņģēlijs 1. nodaļa no 18. līdz 25. pantam. Un te mēs lasām. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā. Viņa māte Marija bija sadarināta ar Jāzepu. Pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu no svētā gara. Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tās slepus šķirties. Kad viņš par to domāja, redzi, kunga eņģelis viņam parādījās sapnī un sacīja: Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties, ņemt pie sevis Mariju, savu sievu. Tas, kas viņā ir ieņemts, ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no tās grēkiem. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti runājis. Redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņa sauks vārdā Imanuēls. Tulkojumā Dievs ir ar mums. Jāzeps uzmodies no miega, darīja tā, kā kunga eņģelis viņam pavēlējis, un viņš ņēma savu sievu pie sevis. Viņam nebija ar to tuvības, līdz tā dzemdēja dēlu, un viņš deva tam vārdu Jēzus. Āmen. Kā jau minēju pie Jēzus piedzimšanas stāsta, mēs redzam, ka daudzi cilvēki bija saistīti ar viņu ienākšanu šajā pasaulē. Un tas parāda to, ka Dievs šajā pasaulē neienāk pats par sevi. Tā it kā cilvēks būtu pilnīgi liekas. Tā it kā Dievs pats organizētu savu darbu, savu nodomu. Nē. Mēs redzam, ka visā tajā Dieva stāstā cilvēkam ir liela nozīme. Viņš iesaista cilvēkus, visdažādākos cilvēkus, viņš uztic viņam un parādot to, ka šie cilvēki ir Dieva tādi līdzstrādnieki. Un kā jau minēju, tad viens no šiem cilvēkiem ir Jāzeps. Un jautājums nav tikai par to, kas notika ar Mariju. Un pagājušajā svētdienā mēs draudzē domājam par Mariju un ko tas nozīmē Marijai atsaukties Dieva aicinājumam, ko tas nozīmē Marijai nest Dievu savā ķermenī un ielaist viņu pasaulē. Bet tas ir jautājums arī par Jāzepu. Kas notiek ar vīrieti, kurš ir ielikts situācijā, kur iespējams vieglākais būtu aiziet, pamest, bēgt, bet Dievs aicina šo cilvēku palikt. Kas tad bija Jāzeps? Jāzeps bija jauns vīrietis, kurš dzīvoja Nāceretē. Viņš bija sadarinājies ar jaunu sievieti vārdā Marija. Un Matejs, tieši Matejs, evaņģēlists Matejs ieliek viņu tādā ļoti konkrētā vietā, parādot to, ka tiešām Jāzeps nav kaut kāds nejauši gadījuma cilvēks, kurš tur trāpījās. Bet tāpēc Mateja evaņģēlijs sākās ar ko? Ar ciltsrakstiem, kur tiek parādīts, no kurienes tad Jēzus ģimene nāk. Un tas parāda to, ka tas sākums, un tas aizved līdz Dāvidam, ķēniņam Dāvidam, un pat līdz Abrahamam, kur bija šis apsolījums, kur Dievs dev šo apsolījumu, ka tu būsi, tavi pēcnācēji būs par svētību visai pasaulē, visām tautām. Un tas norāda tik to, ka Jēzus ienākšana tieši Jāzepa ģimenē, tā nebija nejaušība.
Dievs to visu bija tā salicis un sakārtojis, un īstā laikā tam bija jānotiek. Un tas tik parāda to, ka Dievs ne tikai darbojās, varētu teikt, tādā teorijā, un ka šis apsolījums nav tikai kaut kādā teorijā, bet ka tiešām tur notiks kāds reāls fakts, kur Dievs iesaistīs visdažādākos cilvēkus šajā stāstā. Mēs lasām 19. pantā, kur Matejs noraksturo Jāzepu, ka viņš ir tāds taisns cilvēks, taisns vīrs. Ar to mēs saprotam ne jau tas, ka viņš māk taisni staigāt, ja? Bet viņš bija principiāls, godīgs, labs cilvēks, taisnīgs cilvēks. Un neskatoties uz to, ka Jāzeps tiešām bija taisns cilvēks, viņam taču nebija ne jausmas, ka viņa līgava, Marija, piepildīs šo Dieva apsolījumu. Ka Dievs tieši šādā veidā darbosies caur šo ģimeni. Un tad notiek tas, kas cilvēku prātam pilnīgi šķiet neaptverami. Kā tas var būt? Marija paliek stāvoklī. Un viņa paliek stāvoklī ne no Jāzepa. Un tas, protams, raisa ļoti daudz jautājumus. Kā Jāzeps rīkojās šajā situācijā, kā viņam vajadzētu rīkoties šajā situācijā, uzzinot, ka viņa līgava gaida bērniņu, un ka šis bērniņš nav no viņa, jo viņi vēl kopā nedzīvoja. Mēs lasām 19. pantā, Matejs raksta, viņas vīrs Jāzeps būdams taisns un negribēdams viņai, tātad Marijai, celt neslavu, gribēja no tās slepus šķirties. Varbūt šis ir tāds īsts pants, 19. pants, bet tajā Matejs uzīmē ļoti dzīvu tādu Jāzepa, varētu teikt, portretu. Situācija ir smaga. Marija ir stāvoklī, pirms viņi dzīvo kopā. Un, protams, ka Jāzepam nav pilnīgi nejausmas, ka Marija gaida bērnu no svētā gara, un vispār kurš kaut ko tādu varētu iedomāties, ka sieviete var gaidīt bērnu no svētā gara. Tas vispār liekas neaptveram, un es domāju, mums pat šodien šo stāstu lasot, tas liekas, kas tas tāds viss ir, ko tas vispār nozīmē, kā to vispār izskaidrot. Un es domāju, ka no Jāzepa varbūt skata punktas drīzāk varētu izskatīties kā nodevība, un tas iedragā viņa uzticēšanos. Un tieši šajā spriedzē atklājās, kāds bija Jāzeps patiesībā. Matejs viņu sauc par taisnīgu, par taisnu vīru. Ko tad tas nozīmē? Tas nav tikai tāds apzīmējums, ka šis cilvēks ir ļoti likumpaklausīgs, ka viņš dzīvo pēc pareiziem likumiem, pēc pareiziem principiem. Bet šeit mēs drīzāk teikt, tā taisnība tiek raksturot kāda. Vēlme dzīvot Dievu priekšā godīgi un varētu teikt konsekventi. Jāzeps neizliekās, ka problēmas nav un necenšas vienkārši visu noslaucīt zem paklājiņa. Viņš šo notikumu uztver ļoti nopietni un saprot, ka attiecības tādas, kādas tās ir bijušas, iecerētas vairs nekad turpmāk nebūs. Un redziet, tajā laikā sadarināšanās bija ļoti nopietna. Varbūt šodien cilvēki kādreiz sadarinās un tad viņi saka, pārdomāja, nekas turpinam tālāk dzīvot katru savu dzīvi. Un pat tad, ja tu biji sadarinājies tajā laikā, tu nevarēji tā vienkārši pamest. Tev bija vajadzīgs šis šķiršanās raksts arī pie sadarināšanās. Tas nebija tikai pie tā, ka cilvēki bija salauzājušies, bet tad, kad tu biji pats sadarinājies, tev vajadzēja tā kā apliecinājumu no kāda cita, ka tik tiešām jūs esat pārtraukuši savas attiecības. Protams, to varēja darīt publiski, un to varēja darīt arī, varētu teikt, slepeni. Nevienam to nezinot, tikai kādiem atsevišķiem cilvēkiem. Bet te pašā laikā šī raksturvieta pasaka, ko? Šeit mēs lasām, Jāzeps negribēdams viņu publiski kaunināt. Tātad Jāzeps izvēlās kādu citu ceļu. Kāpēc Jāzeps tā rīkojās?
Redziet, tajā laikā, kas bija kauns? Kauns tajā laikā nebija, teiksim, tāda, nepatīkama sajūta, nērtas sajūta, varbūt nērtas sarunas. Publisks kauns tajā laikā nozīmēja sabiedrisku nosodījumu, varētu teikt, salauztu reputāciju, pat apdraudētu nākotni un pat ļoti reālas sociālas sekas, pat drošību un iztiku. Un ja Jāzeps paceltu šo lietu publiski, Marijai draudētu pilnīga sociāla sagraušana. Un pēc Mūzes likumiem viņi pat varētu nomētāt ar akmeņiem, jo redzi, viņi ir stāvoklī, un viņi nav stāvoklī no savu līgavaini. Viņi ir stāvoklī pirms laulībām. Un Jāzeps kā taisns cilvēks, principiāls cilvēks, varētu teikt, pēc taisnīguma, būtu jāceļ šī lieta gaismā un jāparāda to, redziet, kā viņa mani ir pazemojusi, kā viņa pret mani rīkojusies. Tagad, lai viņi saņem šo pelnītu taisnīgu sodu, ka viņa mani ir apkaunojusi. Bet tas nav tas, ko dara Jāzeps. Tāpēc viņš saka, tāpēc viņa vārds slepeni, tas nav sīkums, ko šeit Matejs ieliek. Tā vietā, lai meklētu šo taisnības uzvaru cilvēkās acīs un varētu panākt, ka visi redz, ka vaina nav Jāzepā, bet Jāzeps to nedara. Viņš atsakās no šīs atriebības un no paštaisna triumfa. Un tāpēc viņš nolēma viņu slepeni pamest, bez skandāla, bez publiskas soda, varētu teikt, ar tādiem minimāliem kaitējumiem. Un te mēs redzam, ko? Pat tad, ja Jāzeps ir apjucis un ievainots, un tas noteikti, ka vīrieti ievaino, tad, kad viņš uzzina, ka viņa sieviete, viņa sieva gaida bērniņu, un ka viņa to nevar izskaidrot, paskaidrot, tas noteikti viņu kā vīrieti iedragā, ievaino. Viņš joprojām cenšas pasargāt Mariju. Viņš joprojām cenšas viņu pasargāt. Un tā ir taisnība, kas nav nežēlīga, bet tā ir taisnība, kur mēs pat redzam Jāzepā caurvijās žēlsirdība. Jāzeps, kā cilvēks, kā vīrietis, viņš rīkojās pēc vislabākās saprašanas. Viņš jau nezina, kāda varētu būt cita izeja šādā situācijā. Viņš saprata, bet es darīšu pat tad, ja tas nav tas labākais. Es izvēlēšos to mazāko ļaunumu, ne tikai mazāko ļaunumu priekš sevis, bet mazāko ļaunumu priekš Marijas. Un, protams, tajā pašā laikā, tad, kad Jāzeps izvēlas pamest Mariju, no vienas puses viņš to mēģina darīt pēc iespējas klusāk, mierīgāk, lai nepazemotu Mariju, lai neiznīcinātu Mariju, un tomēr viņa risinājums ir bēgt. Viņa risinājums ir tomēr, viņš neredz turpinājumu šajās attiecībās, viņš neredz turpinājumu, ka varētu dzīvot kopā ar šo sievieti un ar šo bērnu. Marija joprojām tiek atstāta un pamesta viena ar šo bērniņu. Bet tā ir tā izvēle, ko Jāzeps ir apņēmies. Un tieši tajā brīdī, kad Jāzeps ir nolēmis, viss, es pametīšu, es atstāšu, es nenodarīšu pāri Marijai, bet es no šīs situācijas eju projām, jo es negribu arī piedzīvot šo kaunu un pazemojumu. Dievs uzrunā caur eņģeli Gabrielu, uzrunā Jāzepu. Un mēs varētu teikt, ka tā ir tā brīdis, ko mēs teiktu, tā ir kā tāda, ticības pauze, dievišķā atklāsme, kur Jāzeps ir uz robežu starp loģisko izeju un uz Dieva aicinājumu. Un tajā brīdī Dievs viņu uzrunā sapnī, kur viņš saka, nebīsties, ņem Mariju, savu sievu. Un te mēs redzam, sākās pagrieziena punkts Jāzepa dzīvē. Jāzeps pēkšņi saprot, šis bērns nav kaut kāds skandāls vai šis bērns nav kaut kāda nejaušība, kas Marijai notikusi, bet šis bērns ir apsolījums. Un Jāzeps kļūs par šī Dieva apsolījuma vienu no epicentra.
Bet te mēs redzam, pat tad, kad atklāsme ir pilnībā skaidra, joprojām Jāzepam ir jāpieņem drosmīgs lēmums. Palikt ar sievieti, kas gaida bērniņu ne no viņa, vai nu bēgt, vai nu palikt. Bēgt, vai būt uzticīgam un paklausīt Dieva aicinājumam. Un te es gribētu jums iedot tādas divas domas šajā dienā, domājot par šo Jāzepa stāstu, visu to secinot. Pirmais, ko mēs varam mācīties no Jāzepa. Jāzeps izvēlas atbildību, nevis bēgšanu. Kā mēs lasām 24. 25. pantā. Jāzeps uzmodies no miega, darīja tā, kā kunga eņģelis viņam bija pavēlējis. Un viņš ņēma savu sievu pie sevis, un viņš deva viņam vārdu Jēzus. Pieņēma savu sievu. Tas nozīmē kaut kas vairāk, protams, nekā tikai romantiskas jūtas un uzliesmojums. Tas nozīmē, ka Jāzeps publiski nostājās Marijas pusē. Varētu teikt, juridiski, ģimeniski paņēma viņu pie sevis un uzņēmās rūpes par šo sievieti. Viņš uzņēmās atbildību par ģimeni, par bērniņu, par šo sievu. Un tas, ka viņš nosauc šo bērnu vārdā, tā nav tikai tāda formalitāte. Vārda došana tajā laikā bērnam bija ļoti liela nozīme. Tas nozīmē, ka es šo bērnu atzīstu. Es pieņemu viņa piederību. Tas nozīmē arī identitātes dāvāšanu šim bērnam. Un Matejam tas ir ļoti īpaši svarīgi šim evaņģēlistam, jo Jēzus vārdu kurš iedod? Jēzus vārdu iedod tēvs Jāzeps. Jāzeps, kurš pat nav fizisks tēvs šim bērnam, bet tik svarīgi, ka tēvs iedod bērnam šo vārdu. Jāzeps ne tikai uzņemās rūpes par Mariju, bet viņš pieņem šo bērnu, Jēzu, kā savu. Un to mēs arī vēlāk varam redzēt, kur viņš tiešām par viņu rūpējās un kur viņš viņu aizsargā. Vēlāk, kad viņš ir piedzimis, pasargā viņu no Hēroda. Jēzus gal galā uzaug ar Jāzepu, ar savu tēvu, un kurš viņam māca arī ļoti praktiskas lietas, un liekas, vai Dievam kaut ko praktiski vajag mācīties. Un Jēzus iemācās galdniecību, un Jēzus kļūst par galdnieku. To viņš iemācās no kā? No savu tēva viņš to iemācās. Un es teiktu tā, pie Jāzepa mēs redzam to, kāda izskatās vīrišķība Dieva priekšā. Vīrišķība Dieva priekšā ir kāda? Nevis kā es izskatos, bet vīrišķība nozīmē, par ko es rūpējos. Nevis par to, kā man būtu ērtāk un vieglāk, bet ko Dievs ir uzticējis manās rokās. Tā ir atbildība. Tas ir tēvs, kas neizvēlās pazušanas ceļu, bet izvēlās palikšanas ceļu. Jo, protams, ka priekš Jāzepa daudz vieglāk un vienkāršāk būtu pamest Mariju. Vai vēl taisnīgāk, kā jau es minēju, viņu vienkārši nosodīt, nezinot līdz galam viņas stāstu. Un neviens pat nepārmestu Jāzepam, ka viņš ir vainīgs. Es domāju, ka sabiedrība viņu attaisnotu. Un te ir tas stāsts, ka Dieva stāstā Jāzeps izvēlās nevis attaisnot sevi, bet glābt un sargāt ģimeni, kuru Dievs viņam ir ielicis viņa rokās. Un jāsaka, ka tas ir kaut kur reizēm tāds pretējs tam, kur kādreiz mēs sabiedrībā jūtam tādu tendenci, kur reizēm cilvēki sludina ērtāko, vieglāko, kur cilvēks saka, es negribu apgrūtināt sevi. Kaut kad nesen atkal bija sociālos tīklos ar ļoti interesanti no Latvijas rādio raidījums ģimenes studiju, kur jauns sieviete, 25 gadi, un kur ļoti atklāti viņa pasaka, ka es negribu bērnus. Un nevis tāpēc, ka man viņi nevar būt, nevis tāpēc, ka es nāku no kaut kādas traumatiskas bērnības, bet viņi saka, es redzu saviem radiniekiem, kā viņi netiek galā ar tiem bērniem,
Un es vienkārši negribu sevi apgrūtināt. Tas nav priekš manis ērti un viegli. Un es teiktu, ka tā nav tikai tāda viena frāze. Es domāju, tā ir tāda vesela, varētu teikt, tāda sabiedrības kultūras valoda. Nepiesaisties, neuzņemies, nepaliec, netērē sevi. Latvijā 30% bērnu dzīvo ar vienu vecāku. Un tur ir ļoti maz gadījumu to, kur teiksim, viens no vecākiem ir miris. Jo daudz gadījumu ir tādi, kur vecāki vienkārši ir izvēlējušies vairs nebūt kopā. Un starp šiem 30% lielākā daļa no šiem bērniem dzīvo ar mamām. Bez reāla tēva klātbūtnes. Fiziskas tēva klātbūtnes. Varbūt viņiem tēvs ir, bet tēvs nav ikdienā. Tēvs ir pametis. Tēvs ir aizgājis. Tēvs ir izvēlējies, varbūt arī mamma, ir izvēlējušies to vieglāko, ērtāko ceļu, domājot par sevi, par savu taisnību, par saviem principiem, par savu ērtumu, par savu izdevīgumu. Tāda ir statistika Latvijā. 30% bērnu. Bet Jāzeps stāsts ir pilnīgi pretējs. Un šis vēstījums atgādina vispirms jau mums, tēviem un vīriem. Lai kādi būtu tavi apstākļi, lai kur tu atrastos dzīvē, nepamet. Nepamet savu sievu, nepamet savus bērnus. Neizvairies no atbildības. Reizēm gļēbolības ceļš izskatās ļoti mierīgs un ļoti loģisks un ļoti viegls, bet gļēbolības ceļš ir pazušanas ceļš. Un šis pazušanas ceļš ne tikai tevi pašam pazudinās, bet tas pazudina ar visu nākamo paudzi. Un mēs redzam te šajā stāstā par Jāzepu, ka Dievs ceļ pasauli, veido pasauli nevis ar bēgšanu, bet ar palikšanu un atbildības uzņemšanos. Pat ja viss nav saprotams, un pat tad, ja viss nav skaidrs. Un tieši tāpēc jau mēs sakam, Ziemassvētki ir ģimenes svētki. Dievs ienāk pasaulē kā mazs bērns. Dievs, iedomājieties, visu varenais Dievs, ienāk tik nevarīgs, nespēcīgs. Viņš ļauj, ka par viņu rūpējās, ka viņu aizsargā. Un lai tas notiktu, Dievs zina, ka ir vajadzīga ne tikai mamma, bet ir vajadzīgs arī tētis. Ir vajadzīgs arī vīrietis ģimenē. Tāpēc Dievs arī uzrunā Jāzepu, nebeidz projām, nepamet Mariju. Tu man esi vajadzīgs šajā stāstā. 1000 citos veidos Dievs varētu izvēlēties, kā ienākt šajā pasaulē. Dievam nebūtu problēmas ienākt visdažādākos veidos šajā pasaulē, bet viņš ienāk parādot savā ziņā modeli un piemēru, kā katram bērnam ir jāienāk šajā pasaulē. Katram bērnam ir jāienāk pasaulē, kurā ir tētis un kurā ir mamma, kurā ir ģimene. Arī bērniem šodien ir vajadzīgi pieaugušie, kas nevis meklē vieglāko ceļu, kur izvēlēties tādu klusu pazušanu, bet kas ir gatavi uzņemties, rūpēties, ziedot savas ambīcijas, varbūt pat ziedot savus hobijus un izvēlēties darīt visu, lai bērns varētu justies drošs un tiktu ievadīts šajā pasaulē. Līdzīgi kā Kristus ienāk un viņš ļaujās, ka viņa vecāki viņu ievada šajā pasaulē. Lai gan viņš varētu darīt pilnīgi bez to visu. Un tā ir pirmā atziņa. Otrs ir, paklausība nāk pirms sajūtām un pilnīgas izpratnes. 24. pantā varam lasīt. Viņš, Jāzeps, ņēma savu sievu pie sevis. Viņam nebija ar to tuvība, līdz tā dzemdēja dēlu, un viņš deva tam vārdu Jēzus. Un te mēs esam kaut ko ļoti svarīgi. Jāzeps nevis vispirms sajutās, tad saprata un tad izdarīja.
bet viņš rīkojās. Un Dievs tālāk izskaidro, atklāja un nostiprina. Nereti cilvēki saka, kā? Man vajag tādu iekšējo sajūtu. Un tad, kad man būs tā iekšējā pārliecība, tā iekšējā sajūta, tad es iešu un darīšu. Kādreiz cilvēks saka tā, tā kā es reāli jutīšos gatavs, tad es precēšos. Tad, kad es jutīšos ritīgi gatavs, tad mums būs, bērniņš. Tā, kad es jutīšos ritīgi gatavs, tad es iešu un sākšu strādāt. Ja? Kādreiz varbūt man pa lēnam sāk tuvoties šis vecums bērniem, ja? Un kādreiz kāds jaunieks saka, tā, kad es jutīšos tāds gatavs, tad es atstāšu savus vecākus un sākšu savu dzīvi. Un tad, kad es precējos, es absolūti nejūtos gatavs. Man nebija kaut kāds iepriekšējais treniņš pirms tam, kur es pamēģināju, patestēju. Nebija tā, ka bija kaut kāds vairākas sievietes manā dzīvē, kurām es biju dzīvojis kopā, notestējis, saprats, kādi kopdzīvi, un tad es tiešām precēšos. Ne. Tā bija tāda uzdrīkstēšanās, varētu teikt, pat riskēšana. Izvēlēties būt kopā ar cilvēku, kuru tu pazīsti, bet līdz galam tu viņu nepazīsti. Un Jāzeps stāsts tieši mums to arī parāda. Paklausība nereti ir pirmā. Un tikai tad nāk saprašana līdzi pa ceļam. Svētais Augustīns ir teicis, nevis meklē saprašanu, lai ticētu, bet tici, lai saprastu. Domājot par Jāzepu, kurš gan varēja izskaidrot, kā sieviete ieņem bērnu no svētā gara? Tie ir svēti vārdi, bet ne jau Jāzepam, ne mums līdz galam saprotami. Ir tikai fakts, Marija gaida bērniņu. Un pēc tam, kad Jāzeps pat ir saņēmis sapni, un mēs sapni arī varētu dažādi interpretēt, Jāzeps tikpat labi varētu pamosties un arī teikt, klausies, baigais murks man bija šonakt. Marija, tu gaidi bērnu. Un tas ir no svētā gara. Un visdrīzāk, ka Marija jau to zināja, to atklāsmi. Ja? Varbūt, mēs jau to chronoloģiju nezinām. Varbūt pat Marija to nemaz nezināja. Varbūt. Kā tas viss ir noskaidrots? Kā tu visu var izskaidrot? Es domāju, tur noteikti bija iekšā visādas cīņas. Vai es to nesafantazēju? Kā es to izskaidrošu citiem? Kā man ar to būs tagad jāsadzīvo? Un tomēr, neskatoties uz tiem daudziem jautājumiem, šaubām un neskaidrībām, Jāzeps atsaucās. Un es teiktu tā, viņa atsaukšanās ir viņa ticības, varētu teikt, mugurkauls. Tur nav argumenti, tur nav pierādījumi, tur nav kaut kāda iekšējā sajūta. Tur ir tā, viņš cēlās un viņš gāja pie savas sievas. Mācītājs Pēters Sproģis arī ļoti labs vārds ir teicis par Jāzepu. Jāzeps mūs māca, ka ticības pieaugums sākās tur, kur mēs sakām, Dievs, es ļauju tev mainīt manus plānus. Ne tāpēc, ka mēs visu saprotam, bet tāpēc, ka uzticam tam, kurš saprot visu. Un tas ir tas stāsts. Tāpēc, ka Dievs to atklāja, tāpēc, ka Jāzeps pieņēma to, ka šī atklāsme ir no Dieva. Un šī Dieva atklāsme ir daudz lielāka par manu loģiku, par manu izpratni, par maniem dzīves plāniem. Tāpēc, ka tas ir Dievs, kurš saprot visu. Tāpēc es varu viņam uzticēties. Un Jāzeps nerīkojās pēc pareizās sajūtas, bet viņš spēra paklausības soli. Dievs ļauj, ka es varu īstenot tavu nodomu, tavu plānu. Ļoti labi mācītais Timotejs Kellers ir teicis arī, un to viņš vairāk ir attiecinājis uz mīlestību, un es domāju, to mēs varam arī līdzīgi teikt arī par šo stāstu, kur viņš saka, mūsu kultūra saka,
ka mīlestības sajūtas ir pamats mīlestības rīcībai. Bet patiesāk ir teikt tā, ka mīlestības rīcība var konsekventi vest pie mīlestības sajūtām. Jo mēs bieži vien sakam, mīlestība, tās ir sajūtas. Un tāpēc, ka tu mīli to cilvēku, tu esi gatavs darīt visu šī cilvēka labā. Vai Jāzeps mīlēja Mariju? Viņš viņu mīlēja. Un tad, kad bija jānonāk reālās izvēles priekšā, viņa rīcība jautājums bija ļoti sarežģīts. Ko man tālāk darīt? Mīlēt sevi vai mīlēt Mariju? Un tāpēc jau Bībelē, ja mēs domājam par mīlestību, Bībelē jau ir teikts, kur Bībelē teikts mīliet. Un tagad tādā pavēles formā mīliet. Un kā jūs domājat, vai jūs varat pavēlēt sajūtām? Vai jūs varat tā vienkārši cilvēkam pateikt, priecājies, un tad pēkšņi viņš sāk priecāties? Mēs sakam bērnam, nomierinies, tā ka viņš bišķiņ tur ārdās. Un vai viņš nomierinās? Tikai tad, ja mēs tur bišķiņ tā pieliekam, zinām, tādu spēku te nomierināšanai. Viņam vajag laiku. Jūtām ir ļoti grūti pavēlēt. Jūtas ir ļoti grūti kontrolēt. Un Bībele saka, mīli. Tātad tā ir kaut kāda izvēle, rīcība, kas varbūt pat nebalstās tā brīža kaut kādām tavām sajūtām. Bet tas, ko šeit citātā Kellers grib pateikt, bet tad, kad mēs izdarām pareizo rīcību, tas konsekventi var mūs vest pie mīlestības sajūtām, pie pareizām sajūtām. Un te ir tas atgādinājums, nemeklē iedvesmu visā. Dari to, ko tu esi sapratis, ka tas ir pareizi. Pat tad, ja tu visu vēl nevari izskaidrot, paskaidrot vai aptvert. Ja tu esi kaut ko saņēmis no Dieva, atsaucies un rīkojies. Jo dažreiz gatavība neienāk pirms mēs darām. Dažreiz gatavība ienāk, kad atsaucamies un kad paklausam. Un arī drosme reizēm neienāk kā sajūta. Drosme ienāk kā paklausība, kad speram pirmo soli un tad, kad mēs sākam rīkoties un kaut ko darīt. Un te es gribētu noslēgumā teikt tā. Līdzīgi kā Kristus ienāk Jāzepa dzīvē, tā Kristus vēlas ienākt arī mūsu katra dzīvē. Jāzepa jā Dievam, Dieva aicinājumam, Dieva paskubinājumam prasīja drosmi. Un es teiktu tā līdzīgi ielaist Kristu savā dzīvē nozīmē riskēt un paklausīt. Jo tiešām Jāzepam, tas bija drosmīgs solis. Jo viņš jau nepasaka jā vienkārši kaut kādai idejai, bet viņš pasaka jā ļoti izaicinošai realitātei. Viņš nepasaka jā kādam ļoti skaistam stāstam, ko mēs šodien tagad varam apbrīnot, un mēs to visu stāstu zinām. Bet viņš pasaka jā situācijai, kas no malas varētu izskatīties apkaunojoša, sarežģīta un pat neizskaidrojama. Iedomājieties, ko nozīmē Jāzepam ņemt Mariju pie sevis. Tas nebija par to, ka es viņu nepametu. Tas bija, es teiktu, publisks apliecinājums. Es stāvēšu viņai blakus. Tas nozīmē, ka apkārtēji varēs izdarīt savus secinājumus. Viņi varbūt varēs, šņākt. Piemēram, sakot, tāda tas jau ir tavs bērns, jā? Vai arī kādu varbūt teiks, kāds tu esi pilnīgs idiots un muļķis, ka tu kaut ko tādu uzņēmies. Viņš ir gatavs uz to, ka iespējams viņu nicinās, par viņu smiesies un iespējams pat no viņa norobežosies. Jāzeps nevarēja kontrolēt cilvēku viedokļus un domas, bet tas, ko Jāzeps varēja kontrolēt, ir savu uzticību. Un tā ir visas drosmes būtība. Drosme nav garantija, ka tevi sapratīs.
Drosme ir izdarīt izvēli, pareizo darīt, kad tevi arī neviens nesaprot. Un tieši tāpat ielaist Kristu savā dzīvē, savā ziņā nozīmē riskēt. Kristus nekad nav apsolījis, ka viņš mūsu dzīvē ienāks kā tāds drošības projekts, ko var izskaidrot visiem un kas uzreiz varbūt uzlabos manu reputāciju. Viņš bieži ienāk kā aicinājums, kur mēs pārkārtojam mūsu dzīves prioritātes. Tā ir kā prasība kaut kur pat mainīt to dzīves kursu, kuru tu esi izvēlējies iet. Un tas ir kā tāds vārds, kas saka, nebīsties, uzticies. Tas nenozīmē, ka tev nebūs no kā baidīties. Bet neskatoties uz to, ka būs sarežģīti, satraucoši apstākļi, tev būs šis iedrošinājums. Ej, atsaucies un dari. Bet te vēl mēs redzam to, ka Jāzeps ne tikai riskēja ar citu domām, es domāju, viņš arī riskēja kaut kur ar tādām savām iekšējām sajūtām. Un viņam bija noteikti daudz jautājumi, daudz neskaidrības. Viņam bija jāizdara izvēle iet, es teiktu tā, pa ceļu, kur vairāk ir vajadzīga uzticēšanās nekā pierādījumi. Un savā ziņā tas ir riskanti, jo mēs visi gribam drošību. Mēs visi gribam to situāciju dzīvē, kur viss ir pilnīgi skaidrs. Un tad, kad būs viss skaidrs, es rīkošos. Bet Dievs nereti mums nevis visu izskaidro. Un tur ir Dieva tas lielais plāns, kāpēc Dievs nereti visu neizskaidro. Kāpēc mēs visu nevaram uzreiz saprast. Bet tas, ko Dievs dara, Dievs dod nākamo soli. Līdzīgi kā viņš deva nākamo soli Jāzepam. Seko, paklausi, uzņemies atbildību. Un es teiktu, ka sekošana ar Kristumu nozīmē paklausīt. Tas nozīmē ne tikai just, bet arī darīt. Ne tikai viņu pieņemt savā sirdī, bet es teiktu tā, pieņemt Kristu savās mājās, savā ikdienā. Un Jāzepam tā nebija abstrakta ticība Dievam, tā bija ļoti konkrēta. Un mēs redzam, kāda bija Jāzepa ticība atsaukšanās. Viņš pieņem Mariju, sargā viņu, viņš ved viņu cauri visām grūtībām un izaicinājumiem, viņš ir kopā ar viņu dzemdībās, un mēs tālāk redzam, viņi nonāk Betlēmē, un arī tur situācija nav viegla un vienkārši, viņam jāatrod ir naktsmājas, un par to visu rūpējās un gādā Jāzeps, un vēlāk viņam ir apdraudējums no Heroda, un viņi bēg kopā uz Ēģipti. Jāzeps ielaiž Kristu savā dzīvē tādā veidā, ka viņa dzīve vairs nepieder tikai viņam. Iedomājies, Jāzeps visu savu dzīvi tagad pakārto šim bērnam, šai ģimenei. Un tur ir šis lielais izaicinājums, ka Kristus ienākšana savā ziņā pārstāja būt tāds papildinājums manam plānam. Es domāju tā, ka Kristus ienākšana mūsu dzīvē, tas nav tikai papildinājums, bet Kristus ienākšana mūsu dzīvē nozīmē, ka visa mūsu dzīve savā ziņā pārorganizējās. Un mēs esam gatavi atsaukties un sekot viņam. Kādreiz cilvēks saka, bet paklausība Dievam, tas kaut kur atņem manu brīvību. Bet Jāzeps rāda pretējo. Paklausība atņem ilūziju, ka es visu varu kontrolēt. Un tā patiesībā iedod īstu brīvību. Brīvību darīt pareizi, pat tad, ja tas nav vērti. Brīvību stāvēt blakus, pat ja to citi nenovērtē. Brīvība būt tēvam, vīram, sargam, pat tad, ja tas maksās manu reputāciju. Un tāpēc novēlējums mums visiem
šis Ziemassvētku stāsts nav tikai stāsts par Ziemassvētkiem. Tas ir stāsts par mums visiem. Par to, kādu izvēli mēs izdarām ikdienā. Tās mazākajās, lielākajās lietās. Vai mēs izvēlamies bēgt, vai arī izvēlamies atsaukties un uzņemties atbildību. Vai mēs gaidām to brīdi, kad viss būs saprotams, izskaidrojams, un tad es atbildēšu Dievam. Vai arī, ja viņš runā, es viņam atsaucos. Pat tad, ja viss nav saprotams. Es saku viņam jā. Lai Dievs svētī mūs un palīdz, ka šajā laikā mēs katrs varam sadzirdēt to Dieva aicinājumu. Un lai mēs pieņemam dzīvē Kristu, ne tikai kā tēlu, kā simbolu, bet tiešām kā kungu, kuram mēs esam gatavi sekot, lai ko tas mums maksātu. Āmen. Kungs Dievs, pateicamies, ka Tu esi tik dažāds cilvēks iesaistījis savā stāstā, un pateicamies par to pieredzi, no kā mēs varam mācīties, no Jāzepa dzīves, par viņa dzīvi, par viņu apņemšanos, par viņa nedrošību, par viņa taisnību, un tajā pašā laikā to, kā viņš pasaka jā tam, uz ko Tu viņu pamudini un aicini. Un arī Dievs mums dzīvē daudz, kas nav saprotams un izskaidrojams. Reizēm arī mums dzīvē nav tā īstā sajūta, lai mēs iet un darītu. Kungs, ļauj, ka pāri visām mūsu sajūtām un izpratnēm būtu mūsu uzticēšanās Tev. Uzticēties tam, kurš saprot, kurš zina. Lai mūsu ticība vispirms iet par priekšu. Un tad mēs arī varam dzīvot ar pārliecību, ka šī saprašana, šis izskaidrojums kaut kādā brīdī arī atnāks. Paldies, Dievs, par to, ko Tu mums dzīvē esi uzticējis, par to labo, ko Tu esi mums dāvājis. Varbūt arī par to mums reizēm ir šaubas, par laulību, par bērniem, par ģimeni. Reizēm tās ir šaubas, kā rīkoties pareizi darbā vai attiecībās ar cilvēkiem. Un reizēm varbūt tās ir šaubas, vai tiešām Tev sekot ir tā vērts. Ko vispār nozīmē Tev sekot? Kur varbūt mums ir tik daudz jautājumi par garīgām lietām, par Tevi, Dievs, par to, kas notiek mūsu dzīvē. Kungs, ļauj, ka mēs šajās šaubās neapmaldamies. Bet, Kungs, palīdz mums turēties pie tā, kas ir pareizs, kas ir labs, ko Tu esi no paša pirmsākuma jau atklājis kā patiesību un kā taisnību. Ļauj mums tai uzticēties, dod drosmi tam sekot. Dod drosmi to pieņemt. Kungs, tik tiešām, lai mīlestības un ticības darbi nāk pa priekšu. Un lai pēc tā atnāk šī labās sajūta, gandarījums sajūta, pateicības sajūta, novērtēšanas sajūta. Kungs, lūdzu, ka mūsos var būt tāda attieksme un tāda nostāja un tāda stāja, un tāda dzīves uztver un tādas attiecības ar Dievu, kāds bija Jāzepā. To mēs lūdzam Kristus vārdā. Amen.